Šoruden skolotāju dienu pedagogi sagaida dalītām jūtām. No vienas puses tas ir samazinātais atalgojums, ierobežotais izglītības iestāžu finansējums, bet no otras puses vēl joprojām skolās skan bērnu balsis, tie smejas un čalo, un tas viss rada to skolotāja dzīves krāsainību, ko varam saskatīt krāsainā rudens kļavas lapā. Pirms 1. septembra tad gan bija kolektīvs lielā satraukumā, jo tā neziņa visapkārt, ne tikai pa mūsu skolu, bet arī pa visu valsti. Tāpat rūpe visiem ir arī par saviem kolēģiem, bet šodien mēs varam pasmaidīt, un tas ir pateicoties mūsu pašvaldībai. Mēs šo skolotāju dienu varam sagaidīt ar prieku. Ieejot klasē, ieraugot skolēnu acis, tad jau no turienes jau nāk tā enerģija mums, kas ļauj mums dzīvot un rada prieku strādāt. Mūsu skolā, piemēram, stundu skaits jau ir samazināts, un tam līdzīgi tā alga ir tā jūtami mazāka. Bet tas skolotāja darbs, piedodiet, jau ir tāda misija. Jau tradicionāli izveidojies, ka Madonas pašvaldība skolotājiem nes nelielu sveicienu svētkos, gardu speciāli katram pedagogu kolektīvam ceptu torti, kā atgādinājumu tam, ka pēc darba cēliena vajadzīgi arī svētki. Skolotāja dabā ir nezaudēt optimismu, un to augstu vērtē arī viņu skolēni. Visvairāk, manuprāt, patīk tā atvērtība un tas prieks par to, ka viņi ir skolotāji un viņiem ir tā iespēja mācīt mūs, pievilkt mums grožus reizēm. Tieši tas ir tas pats svarīgākais, manuprāt. Mēs skolotājiem skolotāju dienā vēlos novēlēt stipru veselību, lai viņi spētu gan mūs mācīt, izturētu šajos laikos, lai mēs iegūtu izglītību. Saviem skolotājiem es noteikti novēlētu atrast to mazumiņu bezrūpības. Šajā sārto kļaulapu kaudzē, piemēram, kaut kādu drusciņu saldmes pašgatavotā ievārījumu burciņā, kaut ko tādu patiesi sirsnīgu un tieši sirdī tuvu. Skolotāju diena pienāks arī nākamgad, un cerams, arī nākamruden pie pedagogiem nāks pašvaldību vadītāji, lai sveiktu un pateiktu paldies par to cēlo darbu, ko tieši skolotājs veids katras personības izveidē.